Un par šiem es mazliet pastāstīšu, ko es jums rādīšu. Tātad šis ir pirmā man lielā nozīmīgā personāla izstāde 96. gadā bija Talsu noskaņās. Un tā man bija tāda nozīmīga tāpēc, ka pirmo reizi varēja krāsainās bildes tā labi demonstrēt. Es braucu uz Rīgu pēc tenas kopēt viņus un tikko bija Talsos muzejs uztaisīts vecā Barona pilī, un tad tajā ar to muzeja atklāšanu arī atklāja šo izstādi. Un tā bija tāda liela un nozīmīga pirmā lielā personāla izstāde. Un tagad vienkārši tā palaist riņķī, jā. Un pēc tam bija uz 50 gadu jubileju man bija tāda dokumentālā fotografija, kas saucās Moda dokumenti, arī Talsu muzejā, un pēc tam bija fotomuzejā. Un tajā 50 gadu jubileja par godu, tad šitāds te bukletiņš tika izdots. Un vēl vienai tādai lielai personāla izstādei, kas saucās Zudusī vakardiena, tā bija uz 60 gadu jubileju, un šajā te izstādē es mēģināju parādīt, kā pamazām Latvijas lauki izmainās, ja, kā viss vecās ainavas ir mainījušās, mājas pamazām izzūd, un jā, caur šo skaudro stāstu bija veidot šī izstāde. Savukārt šajos trijos bukletos ir man darbība ar Talsu māksliniekiem. Ja? Te ir pa gadiem pirmais 90. gadu un tā uz priekšu attiecīgi. Tagad es varētu tā pamazām sākt to savu vēstījumu, kā Ojārs teica, ar ko es sāku. Es tā mēģināšu tādās ieskicēs arī pāriet savai tai radošai darbībai. Tā, slēgsim to gaismu, jā. Šīs dienas uzstāšanos, savu vēstījumu es gribu veltīt savai mammai, kurā piedzima 1919. gadā, kad manas vecais tēvs atgriezās no gūst Vācijā, un pirms atgriešanās viņš bija apprecējies ar vietējo vācu meiteni, un 19. gadā piedzima mana mamma. Un viņas fotogrāfs gaita sākās ar viņas iesvētībām. Tas ir 36. gads, ja nemaldos. Uz iesvētībām viņai tika uzdāvināts 10x15 plašs fotoaparāts. Un tā mana mamma šeit viņa iesvētībās pie savas mājas. Un tā mamma līdz karam arī bija kā fotogrāfs. Šādu te fotoaparātu viņai uzdāvināja. Viņi fotografēja visiem, kam vien kas vajadzēja, Riepalda kāzas ieskaitot, kas ir Ojāra dzimtās mājas. Un viņi sākumā mācījās pie fotografa Galiņa, kas bija talsnieks, bet viņš Valdemārpilī fotografēja. Un viņa bilde man nav, bet man ir pirmā bija, kad mana mamma tika izsūtīta 2 reizes uz Sibiriju. Un pirmā reize, kad viņi atbēga mājās no Sibirijas, tad viņi viesojās pie Galiņiem, un tā ir Galiņa sieva, un šis ir fotografa Galiņa foto. Un tad, jā, viņa izdomāja, ka jāmācās ir kaut ko nopietnāk, un viņa aizbrauca uz Rīgu un mācījās pie fotografa Butzlera. Un viņa, ja nemaldos, arī kādu mēnesi dzīvoja pie savas tēva mammas Rīgā un paralēli gāja kursos pie Butzlera. Un
Un šis ir Butzler foto. 37. gads. Viņai tas fotoaparāts tika uzdāvināts pirms viņas 17 gadu jubileja, jo pēc šīs bildes spriežot, kad 17 gadu viņai bija jubileja, tad tanī laikā bija pieņemts, ka jubilāri nāks veikt kaut kur pusnaktī, ja? Un tur tās vidējās divas dāmas ir ģimenes draugi. Un šī ir mana mamma, šis ir mans vecais tēvs un tā ir vecā mamma. Ja? Un tad attiecīgi tas notiek tādā ekspromptumā, kad atnes tortu un tad tā svinēšana. Bet tas tāds pārsteigums, ka naktī tas notiek. Pēc kāda neesmu dzirdējis, kad tādas tradīcijas vēl kāds būtu atjaunojis. Un te ir, manai mammai patīk taisīt selfijas, viņa pat uzlika uz statīvu un fotografējās. Un tad man mamma un vecā mamma un visi bija ļoti aktīvi Valdemārpils kultūras dzīvē. Šeit ir teātri un ļoti daudz ir teātra bildes un deju bildes un ugunsdzēsēji visādas tās izrīkojumos, kur viņas ir piedalījušies teātrī senatnē. Un pārsvarā viņi visur arī ir ieskrājusi kadrā iekšā. Piemēram, šitie arī viņi var sakot, statīvs un autoknips. Un šeit arī vēl tāda teātra bilde. Te gan laikam kāds ir palūgts bijis nospiest attiecīgi, ka viņi pat te Sasmaks ezerā. Jā, tā viņa dzīvoja laimīgi līdz 40. gadam, līdz 41. gadam. Un šī ir tā dzīmīga bilde. Viņa ir uztaisījusi tādu selfiju, kur viņa izliek kārtas. Tas ir 40. gada 31. decembris. Kāds būs nākamais gads. Un nākamajā gadā, 14. jūnijā, viņai tā sākās tas skaudrais ceļš uz Sibiriju. Un no šī tā pirmā izsūtījuma man nav nekādas bildes saglabājušās, bet, kā es teicu, viņi Sibirijā tika lēģeri un pēc lēģera, tas pēc kara beigām, acīm redzot, bija amnestija vai kā, viņai bija atbrīvošana un viņai bija tāds dokuments, ka viņi ir atbrīvot, un uz tā dokumenta pamatu viņi varēja atbraukt uz Valdemārpilu. Var sakot, atbēgt atpakaļ uz mājām. Un šajā laikā viņi iepazinās ar manu tēvu, un kad pienāca 49. gada šīs 25. marts, tad man tēvs savukārt, kā bijušo saimnieku, bija viņš izsūtīšanā, un man mamma vienkārši baidījās, ka viņai tagad tā būs pienāks brīdis, ka viņai būs jābrauc, un viņa brauc līdzi. Un šī ir vienīgā bilde ar manu brāli, ko es nekad neesmu redzējis, jo viņam bija 1 mēnesis, ka viņi izsūtīja 30, tātad šajā 49. gadā viņi izsūtīja uz Sibiriju. Viņam bija 1 mēnesis tikai, un tur viņš, te jau viņam, laikam, 2 gadu vecumā viņš mira Sibirijā. Un šeit ir mans tēvs ar mammu Sibirijā. Mans tēvs, viņam pirmā sieva bija mirusi, un šis ir viņa dēls no pirmās sievas, tātad mans pusbrālis. Un viņš savukārt fotografēja ar smeniņu vai filmu aparātiņu kaut kādu mazo. Ja? Un viņš arī 80. gadu sākumā jau mira, un es atradu 90. gados tās filmiņas. Viņas bija stipri nobružāts. Bet tā es izdomāju, ka man vajadzētu uztaisīt bildes no tām viņa Sibirijas filmām.
Un interesanti šitie portreti, kas ir fotografēti, tie ir domāti dokumentiem. Jā, es pēc tam atradu arī šito mazo bildīti, kur viņi ir izmantot, bet tas bildējums ir tāds, un arī viņš tur fotografējis bija tie, kas nedzīvoja mājās zemnīcās, un tādā zemnīcas durvīs bija bildēts. Un šī ir laikam otro reizi, ka viņi izsūtīja, mamma bija paņēmusi fotoaparātu līdz to 10x15 kameru. Un šajā tādā tumšā stūrītī te var redzēt, ka mamma fotografē to, un te ir kāzas latvieši izsūtīta ciemā. Ciems saucas Saināko. Un pilnīgi iespējams, ka šī ir viena no pēdējām bildēm, ko mana mamma fotografēja, jo pēc tam viņa, šī ir tāpat, tikai viņa nav uz 10x15, bet 9x12. Acīm redzot, tur viņiem nebija pieejams tas 10x15 tanī reizē. Un viņi pēc tam nefotografēja vairāk. Viņa atgriezās no Sibirijas, un tad viņai vienkārši, es nezinu, tur mainījās apstākļi, un domāju, ka nekādas izdzīvošanas ar to foto nebūs, un tā kaut kā izbeidzās. Un tad 90. gadu sākumā es tās filmiņas atradu, un tās Ilmāra filmiņas, man pusbrāļa filmiņas atradu, un es izdomāju, ka varētu uztaisīt diezgan interesanti to izstādi. Bet pirms tam vēl bija tāds variants, ka mēs 85. gadā ar mammu un manu sievu mēs aizbraucām uz to Sainākos ciemu, un šeit es nesu, tā teikt, par naudu, nevis pavelt tajā Sainākos ciemā, mēs esam aizbraukuši ciemos. Un tāds izskatījās tajā 85. gadā tas Sainākos ciems. Un te mamma rāda to māju vietu, kur viņiem māja bijusi tajā ciemā, un tagad ir zīmīgi, tā nevietā cūka vienkārši tajā centrā bija. Un šeit viņa aptuveni, viņa atveda asteris no savu dārzu uz manu brāļa kapvietu, un viņi tā aptuveni varēja tikai pieņemt, ka šī vietā varētu būt tā mana brāļa Jāņa kapvieta. Šeit mēs palikām pie šīs Ļubas pa nakti šajā ciemājā. Viņi bija, tad, kad viņi atbrauc 56. gada decembrī, viņi aizbrauc no tā Sainākos ciema. Un tad tā Ļuba bija vienīgā tā ciemā, ar ko varēja sarakstīties, jo pārējiem vienkārši neviens tur neprāt rakstīt. Un tad viņi visus šos gadus bija sarakstījusies ar to Ļubu, un tā mēs pie viņas palikām pa nakti. Un tā es iesāku teikt par tām filmiņām, ko es atradu, un viņas bija ļoti, ļoti saskrāpētas. Un tā es izdomāju, ka varētu tā, ka, piemēram, viss tās sejas, kur pat sejas vaips pazūd, jā, un tā es tās bildes uzkopēju, un izdomāju, ka varētu tās sejas noretušēt. Un tad es ļoti, ļoti ilga rotiņa retušēju sejas, lai viņiem vaipstos būtu grimas saskatāms. Un tā viss tās bildes arī attiecīgi es retušēju. Vai šeit centrā, piemēram, arī te kur tas sivēns, ja tur arī bija skrāpējumi, ka nevarēja saprast, kas tur ir, vai tā smagā mašīna, ja. Un tad noretušēju, jau tā parādās kaut kāda tēla attiecīgi. Te ir vēl tiem dokumentiem, kur tie cilvēki fotografēt tika. Un visilgāk bija šīs bildes retuši, jo te tās sejas bija daudz, un te bija ļoti pamatīgi veselu dienu, ja pat vairāk es to darīju. Un šī ir tāda klasiska bilde, kas varētu saukties latviešu izsūtīto ģimeni. Un pasaule ir maza, un šitā meitene ar lelli ir Mārtiņa Burkevics mamma.
Un tad 97. gadā Vīnē tika organizēta latviešu fotogrāfa izstāde. Un šajā te izstādē tad attiecīgi bija mans 85. gada bildes un tā man pusbrāļa tā izsūtīšanas laika bildes tai Vīnes izstādē. Tur piedalījās arī Gunārs Binn, un tā viņš tur demonstrēja, kā viņš savus lidojušās sievietes fotografē. Un tas ir pie viena tā kapora mājās, tur kapors nogūlēs, un Binn tagad demonstrē to lidojušo sieviešu fotografēšanu. Un tad šis ir Vīnes centrā bildēts kadrs, kurš ir iekļauts pēc tam plakātā, kas bija pēc tās, Vīnes ceļojuma tika uztaisīta izstāde no tiem fotogrāfiem, kas piedalījās, kas saucās Dzīves telpa. Un savukārt, ja iet runa par manu sākumu fotografijā, tad šī ir ar to pašu 10x15 fotokameru pirmā bilde, kas man iznāca, jo es empīriski pirmos kadrus vienkārši fotografēju, nezinot, kāda ekspozīcija. Es atceros, ka man pirmais kadrs, es biju uzlicis kādas 5 sekundes eksponēt, un tagad tīstot, man viss tur bija melns, un tā es zināju, ka tas ir pa daudz, un tad es mazināju uz 3. reizi, jo man iznāca šāds te kadrs. Un tā kā tas ir nevis 10x15, bet 9x12, tad, protams, galvas ir nogriezts, un tā filmiņa nevis stikls, un filmiņa ir salocījusies, un asums tāpēc ir uz ceļiem, nevis uz sejām, un tā. Un tad es no brālēm dabūju fotoaparātu Smena 6, un šitas ir jau ar Smena 6 fotografēts. Es mācījos Valdemārpils vidusskolā, kas ir blakus Elku Liepai, un 69. gadā bija lielā vētra, un viens milzīgs zars ir nolūzis, un šitas ir 2. rīts pēc tās vētras, un tie mani klases biedri uz tās liepas uzkāpuši. Vari nosaukt? Kā lūdzu? Klases biedriem vārdus atceries? Jā. Mēs vēl salidojumos braucām. Nosauc, interesanti. Šitas ir Egons Liepiņš, tas ir Arvīts Nāckalns, tas ir Haralds Grenenbergs, tas ir Jānis Renfelds, un tas ir Grīns Andris. Tā kā jā. Vecākajās klasēs es sāku sūtīt bildes uz padomu karogu, kas tagad saucās Tāls vēsts. Un šī ir viena, vai nu pirmā, vai viena no tām bildēm, kādu tipu es tur sūtīju, un tā viņi lika 4. lapusēs blakus sludinājumu man šīs noskaņu bildes attiecīgi. Un tā 75. gadā es tiku uzaicināts uz padomu karogu, vai es negribu pamēģināt pa fotografu strādāt. Un tā es pamēģināju, un jā, tā es būtībā visu mūžu arī nostrādāju līdz pensijai šajā avīzē. Un te ir, mēs esam SS redakcijas kolektīvā, mēs esam atbraukuši pie sadraudzības avīzes Kingisepā, mēs esam pie Kingiseps redakcijas durvīm, bet te mēs esam tikai Tāls vēstu redakcija, un no Kingiseps ir redakcijas tikai viens cilvēks šeit. Bet tā ir tolaik, tātad 76. gada Tāls vēstu redakcija. Un šī ir man padomu karoga vai vēlākā Tāls vēsta fotolaboratorija. Šajā laboratorijā ir mans dēls, kurš arī pašlaik ar savu mazmeitu skatās man uzstāšanos. Un patreiz tā laboratorijas daļa no laboratorijas ir aizvesta uz Pedvālu. Un 5. aprīlī būs svinīgā Pedvālas analogās laboratorijas atklāšana. Tā kā
Viņi nav izbeigusies, bet viņi turpinās pedvālēt tā laboratoriju. Un šeit mēs esam ar Mazals Ģildes pagrabiņā, kur es mācījos kultūras darbinieku tehnikumā, kino foto nodaļā, un mēs mācījāmies ar Aivaru Holmu kopā, bet Aivars Holms te nav kaut kā trāpījies šajā te bildē. Nu, un te es mazliet parādīšu bildes no man darba laikā, darba ietvaros tapušajām bildēm. Tātad 1. maija mītiņš un teiksim, tas varētu būt kāds 70. gadu sākums. Šī meitene bija manam dēlam pēc tam klases audzinātāja. Tas arī 70. gadi. Te ir dziesmas svētki, padomu laika. Talsos. Te ir bērni kolhozā, kas bija obligāti visiem septembra mēnesī, tur kaut kādas, nu, vismaz kādas 5-6 dienas jānostrādā. Un te ir atmodas laika. Pirmais lielais mītiņš Tallas pusē uz Granšu karjeru, lai var sakot, nenorok Tallas pa auguraini. Un te ir interesants tas variants, ka atklāja jaunu skolu Virbos. Un ne tik vien, ka te ir tie 2 karogi, bet ka tā jaunatklāšana skolai ir jau nolupuši fasādi. Nē, viņi no jauna uzbūvēja to. No jauna uzbūvēja un patreiz notiek no jauna uzbūvēta skolas atklāšana. Un te ir atmodas laikā, kad jau bija pa Tautas fronti jābalso, tad attiecīgi tur mēs braucām no avīzes līdzi, un tad tur bija interesanti, ka tante īsti nesaprata, kas ir kas, un tad tas, kas to urnu ved, viņš tad izstāstīja, tad viņai bija skaidrs. Un tad pa ko jābalso, kā jābalso. Un te ir godplāksne pie Tallas tautas nam. Tie ir 90. gadu sākums, ka vēl bija tā godplāksne. Un šitā ir tāda unikāla bilde. Tā ir rinda pie fotografa Talsos vizitkartes fotografēšanai. Jo bija tas laiks, kad var sakot, bija vajadzīgs vizitkartes ar bildēm, ka varēja iegādāties preces, un tad te stāv cilvēki, lai varētu fotografēties. Tā kā ir bijuši laiki arī, kad diezgan pieprasīti fotografi ir bijuši. Un šī savukārt ir rinda 31. decembris Talsos pie šņabveikala. Un te ir arī transporta līdzekļi interesanti, tur viss tādā komplektā. Tas ir Andrs Kalniņš, ģitārists, rāda Kaltenē, kā viņš skābē kāposts. Kārkliņš. Un te ir 90. gados tāds mazizmēra šprotcehs, kā tagad to nevarētu vairāk darīt attiecīgi, bet toreiz vēl varēja. Un šeit ir rajona vadība. Tas ir vēl 80. gadi, un te, protams, ir ļoti interesants tas uzraksts, ka komunismu uzvara ir neizbēgama. Te ir traktoristu kursi, kuros bija jāiestum traktors. Te ir vienā mazā ciemā, Abavu ciemā, tikšanās ar iedzīvotājiem. Un tas ir, mēs bijām aizbraukuši komandējumā SCO, Rezeknes SCO priekšnieks.
mums Talsos arī bija SCO, un tad mēs tur aizbraucām taisīt materiālu, ka viņiem it kā skaitījās kaut kas tur labs un Kas ir SCO? Ko teici? Kas ir SCO? SCO Starpkaukalas celtniecības organizācija. Un manā darbā, es esmu fotografējis pilnīgi visu tur sportu un cilvēks darbā, bet tāds, kas tādu vislielāko man tādu licies vispatīkamāk fotografēt, mēs sākām taisīt tādas reportāžas no mazciemiem. Un tad mēs aizbraucām, vienalga, vai tā bija Neveja, vai tur attiecīgi kāds galīgi mazs ciems, varbūt tur tikai kāds 7 mājas. Tad mēs gājām visās mājās un runājām ar cilvēkiem, fotografēju. Un šeit ir, teiksim, Dunlagas pusē kaut kur mēs esam aizgājuši pie vienas saimnieces, un tā bija arī man ļoti labi kolēģi, kur viņai tur varēja tas lopiņš tur lēkāt apkārt, viņi mierīgi visu tur savāc materiālu. Un tā bija tāda sērija par mazciemiem, un pēc tam mēs arī izstādu uztaisīju. Tad arī viņam lopi tur gāja kaimiņos iekšā, bet viņš tur daudz neskatījās uz to, viņam bija jābrauc ar Porsche. Šitā bilda krāsēm, protams, efektīgāk, jo tā zvaigzne bija sarkana. Tā ir viņa bilde Krievu armijā. Un šitas dzīvoja tādā pamestā šķūnī, un viņš tiešām dzīvoja tādā ļoti, ļoti skaudros apstākļos, un viņš pa ziemu tajā neapkurinātajā šķūnī arī tur gulēja tāds, un tā viņš kaut kā iztika no apkārtējo labvēlības, ka viņi tur kaut kur kādu darbu iedeva un tā. Un tad mēs aizbraucām arī vasarā pie viņa ciemos. Tajā viņš bija priecīgs, tā viņam tas šķūnis bija tāds pieņemams. Bet, arī tais reportāžās ejot pa tām mājām, arī šādi skati ir protams, avīze nepublicējām, bet vienkārši ar ko mēs tur esam. Un ir ļoti tāda būtiska lieta, kad čigāniem ir vasarās tādas mežā sēnes, ogas un sevišķi melens, viņiem tāds diezgan liels rūpals. Un tad mēs mēģinājām vairāk kārt, teiksim, sarunāt, lai varētu nofotografēt, un beigās mums izdevās. Un tad mēs pusdienu gan meklējām, kur viņi tur ir, bet tad kad atradām, tad bija prieks nobildēt čigānu melēnē. Un šeit ir Dunlagas pusē viens mazciems, kur tikko ir aizbraucis autoveikals, un tad cilvēki ir sapulcējušies, un mazais ir saldējumēdis, un otrs ir atkal pudeli dabūjis, un tā cilvēki priecājās.
Un tad es mazliet ieskits par šām akcijām. Ja. Man ļoti patika tās akcijas, kas pirmā bija viendiena Rīgā, šī ir 87. gada maijs, un pēc tam bija viendiena Latvijā, un tad bija viendiena studentu dzīvē, un tad bija viendiena Ogrē, un var sakot, tās ir tādas, man šķiet ļoti interesanti. Te ir daži bildes no viendiena Rīgā, attiecīgi 87. gada maijs. Tāds izskatījās laukums pie stacijas. Tas ir pazemē. Šis ir Stradiņas slimnīcas, darba zinātniskās organizācijas, fotolaboratorijas pusdienas pārtraukums. Arī viendien Rīgā ietvaros. Var kādu nosaukt no šiem? No šiem es varu nosaukt tikai Rimta Kandeli šeit. Šis ir Rimts Kandelis. Bet tie pārējie man nav zināmi. Kas viņš bija? Viņš bija tas, kas tur pamatā strādāja. Tur viņš bija ar tādu Bērziņu, kā nu viņam, Laimons Bērziņš, divatā viņi tur bija. Un šitie bija tur vēlāk. Es viņus agrāk jau zināju, ka viņi tur strādā, bet šitie bija laikam tikko tur sākuši. Tas arī vēl ir vienas dienas Rīgā ietvaros. Bija tāda lietaina un savlaina diena reizē, tā maijā. Nu, un šeit ir tā viendiena Latvijā. Tas jau bija nozīmīgāk. Te jau mēs braucām uz 3 vai 4 dienām uz to pasākumu. Sākumā mēs aizbraucām tur Daugavas viesnīcā, kas tagad ir Radisson, un dzīvojām. Un tad tur gatavojāmies. Tad bija tā bildēšanās pirms braukšanas. Un tad mēs ar Romualdu Pažarsku, mums bija Saldus rajons. Divatā mums bija jānoklāj Saldus rajons. Un tad, protams, kad doma bija uzreiz, kad iznāks grāmata, bet tā grāmata iznāca tikai pēc 20 gadiem. Un te ir daži kadri no tā viendiena Latvijā Saldū. Vienkārši braucot garām trāpījās, ka bija tā avārija. Un šeit ir Brocēna cementa fabrika blakus. Un man likās interesanti tas, ka visi tie kartupeļi bija pilnīgi balti no tā cementa. Ja? Un cilvēki dzīvo, strādā, ēd kartupeļi. Tā ir viendiena Ogrē. Viendiena Ogrē, 88. gads. Iepriekšējā dienā es biju aizbraucis ar šo saimnieci sarunāt, ka es gribu nofotografēt viņas to maizes cepšanas procesu. Ja? Un sarunājām, cikos es tur parādīšos, 8 vai kā. Un ka es aizbraucu, viss maizi jau bija izcepta, un tā teikt, varēja nobildēt tikai viņi pie maizes klaipiem, ka jau viss bija izdarīts, jo viņi acīmredzot negribēja to visu tā. Vai arī gribēja jūs uzcienāt? Jā, viņi uzcienēja arī. Es atvedu mazajam Andrītim pēc tam lielo kukulu uz Valdemāra pili. Un šitā arī garām braucot, kā dzīvoja cilvēki 88. gadā. Tai mājā viņi tiešām dzīvoja, un šāds te bija tāds diezgan skaudrs tas. Te ir viena akcija Bendika rīkotā. Tā man arī tāda ļoti likās interesanti, kad noteikums bija tikai ar smenām vai filmiņu aparātiem. Un tad tas bija unikāli, jā, kad Kleins ar nopietnu statīvu uzlicis mazo sveriņu. Un te ir daži pazīstami cilvēki redzami. Ojārs laikam pēta, kā darboties ar smeniņu, vai ne?
Kas tur Mārts Bendiks? Mārts Bendiks, Gvido Kajons un šitas Andris Krieviņš ar to zaļo kreklu. Un kas tur vēl ir? Tos es nepazīstu vairāk, kas tur vēl ir. Kur tas Kajons tur rāda? Un ar to smeniņu bija ļoti interesanti, jo es pēc tam uztaisīju veselu izstādi no tās smeniņas sērijas, ko es biju speciāli. Es atbraucu uz Rīgu, tajā Blaumaņa ielas pagrabiņā nopirkt smeniņu, un ar to smeniņu šitie kadri ir fotografēti attiecīgi. Jā, un Kuldīgā tāls veikals. Tas ir Kuldīgā bija, jā, tā ar to smeniņu tā akcija. Šitas arī ar to smeni. Kuldīgā, jā. Šitie ir Kuldīgas kadri. Un tad tā akcija ar mazbānīti no Gulbenes uz Alūksni. Un arī Bendika rīkotāji, jā. Un bija tā platforma. Tur tā teikt, pārsvarā visas tās platformas bija. Un pēc tam, es neatceros, pēc mēneša vai 2 bija izstāde, kuros neviens kadrs tā izstādē nebija, kas bija Gulbenes stacijā izstāde. Un neviens kadrs nebija no tās platformas, jo tas ir aizliegts atrasties cilvēkiem, un viņi, tā teikt, arī šādi te kadri tā izstādē nevarēja likt. Un te ir Sarmas un Nordas akcija Rīga pa sektoriem. Un tas ir nodedzinātā sinagoga. Man bija Ķengara rajons un viena maz daļiņa no Zaķisalas, tajā manā sektorā, bildējamā sektorā. Te ir četri foto. Un arī Sarmas un Nordas akcija, nu jā, tur bija noteikums, ka tikai filmām ar melnbaltām filmām var fotografēt, un bija jādod tās filmas, pēc tam viņi atsūtīja digitālās tās skanējumus. Un te ir ar kuģīti labais krasts, kreisais krasts. Ar kuģīti mēs braucām līdz jūras vārtiem un tad uz otru pusi līdz Salaspilī, vai tur es īsti neatceros, līdz kurieniem mēs tur braucām. Un te ir, jā, no tā kuģīša tie krasti. Un te mazliet ieskits par manu darbību ar krūmistiem, tas ir krūmu māksliniekiem, tāls māksliniekiem. Viss sākums bija ar to, ka mēs braucām plenēros, gleznotāji gleznoja, es fotografēju, un būtībā arī tas nosaukums ir it kā no tā cēlēs, ja, kad pa krūmēm mēs tur blandējamies un attiecīgi tad tā krūmu māksla. Un tas 80. gados tas sākās, un tā teikt, vēl turpinām darbošanos. Un tas jau ir jau vēlāk laika, kad šī plakāta bilde ir pie mākslinieka nama Rīgā. Pirmā lielā izstāde Talsos bija 87. gadā plūdu Talsos, kurā tā tiešām bija avangardiski, ka tur vajadzēja apstiprināt tur partijas komitejā, un tad tur vai to laist cauri vai nelaist cauri, bet tad jau bija tāda atmodas vēja, un tad jau viss izgāja un bija, ka tur attiecīgi bija absolūti netipisks tas izstādes iekārtojums, un piedalījās arī fotografi diezgan daudz, Valds Kleins, Gvido Kajons, Mārtiņš Zelmens,
Nu jā, un Rīgas mākslinieki arī daudz, un arī vietējie mēs krūmisti piedalījāmies. Un te mēs gatavojamies braukt uz Dāniju ar visu šito te krūmu bunti. Pirmā lielā izstāde mums bija Dānijā Roskildē 95. gadā. Man tāda kolāža bija vienā eksemplārā uztaisīt. Tas nav datori, tas ir vienkārši ar rokām viss līmēts un taisīts. Un viņi izdomāja, ka viņi grib nopirkt man to darbu, un līdz ar to man ir tikai diezgan šī švaka tā reprodukcija no tā darba attiecīgi. Tas ir tā Dānijas izstāžu zālē. Te mēs esam sakārtais krūmos, tie dalībnieki. Un tad viena avangarda izstāde bija Talls gods, laikam pēc 10 gadiem pēc plūdu Talsos. Un tad man sērija bija, kāda izskatās Talls vārds, Talls braucot iekšā viss, kur zīmes ir Talls, attiecīgi kā izskatās. Un paralēli mēs taisījām akciju tirgu un fotografējām tirgu cilvēks, kas gribēja cilvēku portrets. Un šeit ir attiecīgi tur tie portreti, un kas gribēja tādu grupiņas arī varēja bildēties, bet pārsvarā mēs portrets bildējām. Un Andrejs Grants bildēja vēders. Var sakot, tie, kas bija ar mieru savu vēderu parādīt, tad viņš fotografēja vēders, un tad viņam bija tā vēdera bilžu izstāde šajā Talls godā. Un pa kreisi ir redzams bišķīt nosprādas āzes romešu kaujas ratos. Un šī ir izstāde vai instalācija, vai kā to varētu saukt, Roskildē. Saucās Talls iela Roskildē. Es fotografēju, tur lejā pie Tautas nama ir lielās ielas tāds nokalnīt, un kā tie cilvēki man nāca pretīm, tā es viņas bildēju apmēram tādā, var sakot, arī perspektīvā, lai būtu. Tā es mēģināju arī tās bildes tajā nātrēs tur, kā viņi tajā ielā bija tā teikt nākuši. Tādā līnijā arī uz abām pusēm viņas izlikt, un tādā, var sakot, bija Talls iela Roskildē. Te ir tāda krūmis, tāda drosmīga akcija, Priedz bērs. 2005. gadā bija atkal vētra, šoreiz nelūza elku liepa, bet nolūza Talls sodpriedi. Un tad to sodpriedi sākumā aizved uz muzeju, un tad nezināja, ko darīt, vai tur zāģēt ripiņās un taisīt suvenīrus, vai visādi tur tā. Un tad krūmisti izdomāja, ka jāuzstājas ir drosmīgs tāds revolucionārs gājiens un tāda jāuzstājas revolucionāra situācija un jānozog to priedi. Un tad nakts vidū viņi aizved uz tādiem dziļiem laukiem un izdomāja, ka ir jāuzstājas svinīgs Priedz bērs un jāsadedzina to priedi. Un te notiek akordionam skanot un ugunskuram kuroties, tik tā teikt, Talls sodpriedi sadedzināt. Un te ir Liepājas izstādē, man bija tāda sērija, kā tas viss bija noticis attiecīgi, kur savažotie katorznieki un te reku visiem mērķi uz muguras un iet uz priedzi zāģēšanu un dedzināšanu, un te ir no priedzi bija palicis tāds stumenis, un tos priedzes pelns izkaisīja pie tā stumeņa attiecīgi. Un šī ir man tāda autora tehnika, kad es izdomāju, ka analogajā to nevar darīt vairāk digitālajā, to var tikai ar analogo fotografiju, kad fotopapīru
iespaidot, burzīt un veidot it kā citu to papildus tēlu tam esošajam, kas ir redzams uz tās bildes. Un tam man radās tāda vesela bilžu sērija no burzītām un manipulētām bildēm, kas bija tīri manuāli laboratorijas vanniņās un pēc tam apstrādes procesā tapuši. Kāpēc analogijā to nevar darīt? To var tikai analogajā, jo to nevar darīt. Digitālajā to nevar darīt, tāpēc, ka vajag fotopapīrs, kuru tu pa slapjo vanī, tas ir slapjais process. Viņi ir, tā bilde ir slapja, slapjā variantā viņi var sakot, ņurci un veido, kā tev pašam patīk. Ar izprindētām bildēm to nevar izdarīt. Jo būtībā tas ir slapjais process. Un šī izstāde man ar šīm burzītām bildēm man bija Talsos, tad bija Rīgas fotomuzejā un MC kvadrātā tajā galerijā bija tā izstāde. Nu jā, un pēc tam mēs tāda grupa, kurā bija arī Juris Kalniņš un kas tur vēl bija. Mēs braucām uz Francijas dienvidiem, uz Provencā bija mums izstāde. Un šeit es tiek salīdzināts ar franču Garcinu. Viņam ir tāds sirālais minimālisms, kur viņš un viņa sieva tādās minimālās, tādās sirālās situācijās attiecīgi. Un tad tur vienā zālē bija vienā pusē bija viņa bildes, un otrā bija man šitās te burzītās bildes. Te mēs esam, te ir Aivis, klātesošais Vilnis Auziņš, Agrs Dzilni, Ulds Balg un Juris Kalniņš pie tās izstāžu zāles, tas izstāžu plakāts. Un es Jurim teicu, ka es parādīšu, kur šis ir Juris, kas dzer pašlaik no tā strūklakas, tas ir Aivs, Ulds Balg, un tā mēs stūrējām visu Eiropai cauri. Pirmo reizi es braucu Eiropai cauri pie stūres, tas 97. gads. Mēs ar Juru stūrējām, tādu mainījāmies. Un te mēs ar sievu esam Zviedrijas izstādē, vienā arī ar krūmistiem kop izstāde. Man bija arī tāds periods, ka es fotografēju ar difuzoru. Tur arī nav nekas ar datoru mākslīgs, bet vienkārši caur difuzoru bildēts. Un dažas instalācijas es esmu taisījis. Šī instalācija ir veltījums Ojāram, saucās Neatklāts piemineklis. Ojāram Feldbergam, jo viņu iznest cauri ar Čakstas pieminekli, kas bija ļoti, man liekas, labi iecerēts Latvijas saulē. Viņam bija tā iecer un mets, un iesākumā jau tika viss darīts, lai tas arī būtu, bet beigās viņam to noraidīja un atteica. Tagad tāds miniatūras tas piemineklis ir Talsos pie ezera. Un te ir saucās saulēkts saulrietis starp tādām diezgan augstām kārtīm spogulis attiecīgi. Un tad es savā tajā biogrāfijā man ir tas darbs un ir paralēli bijis arī kāzas fotografēt. Un es pavisam, nezinu, laikam es kaut kur tuvu pie 100 kāzām fotografējis. Tā ir 70. gados pie Kaļķos, pie kāzu mašīnas, kur apkārt visi dubļos mēs atrodamies. Un te būs mazliet sērija no kāzām. Man var sakot, bija
2000, kurā tur gadā bija izstāde, kāzas saucās. Un te ir daži bildes no tā, ko es to prospektu zudusī vakardien. Uz rajona robežas māja. Tā ir jaunākais dēls, kur laukos dzīvo, tur viņam blakus bija māja, saucās Brūniķi. Un te kāds cilvēks izdomājis, ka viņš te var mierīgi tā dzīvoties. Un tad, kad es tur fotografēju, viņš kaut kur bija, var sakot, bija tukšs tā māja un varēja tikai redzēt, kā viņš te ir izdomājis apmesties un tā, bet pēc laika tā māja nodeg un nav viņa vairāk. Un tā ir mana tēva dzimtās mājas ērģelnieka, kas atradās blakus Ārlaus baznīcai. Arī tagad ir tukši un vientuļi. Bet viņi vēl ir apmēram tādi, pa gabalu vēl tādi izskatās. Kolks benzīna tanks, kurš jau laikam no 80 gadiem nav vairāk benzīna tanks, bet tas relatīvi nesen ir fotografēts, tā kā tā teikt vēl. Lubezers centrs. Tāda piengaldiņa bija diezgan izplatīta 70. 80. gados, kur uzlika tās pienkānas un braucot mašīnu savāc attiecīgi. Tagad viņi jau ir kā tāds simbols. Tā ir lauka skoliņa, kur vairāk nav skoliņa, Vanzenes pusē. Tā ir spārē māja, kurā dzīvo cilvēki iekšā. Nav viņa pamesta. Strāzdē. Te blakus šim te pagrabām bija tā nežēlīga avārija, kur no Ventspils braucot gāja bojā. Te pavisam netālu no šīs vietas. Lībiešu ciemi arī viņi tagad ir tukšs, tāpēc, ka vienkārši tāda situācija, bet padomu laikā jau tur tika izdzīti cilvēki. Vienkārši bija tāds ciems lūžiņi, kur pilnīgi viss tika izdzīti ārā. Valgala ciems. Un te ir man viena izstāde, tā būtībā pēdējā lielā izstāde bija, kas saucās Ārzemes. Un tā koncepcija bija tāda, ka es viņu balstīju, man kaut kā ienāca prātā
Mēs skolā mums bija jāmācās dzejols, seju pār robežām pacelt galvu, man nokusīs kājas, cik dzimtene liela. Un tad es tā domāju, ka es ar to izstādi gribu parādīt, ka visas tās padomju dzimtenes neaptveramās tāls ir mums ārzemes. Un šeit gan nav, šeit ir Seviļas apkārtne, ja, bet nu, tajā izstādē man bija daudz, kas ir, nu, šeit arī, tā ir Igaunijas robeža, to vēl tā nevarētu, bet Krievijā fotografēts, jā, ko es, tā teikt, tagad pieņemu kā ārzemes. Šeit Helsinki, mēs esam 93. gadā atbraukuši tādu grupiņu uz Helsinkiem, un mēs ejam garām tajā miskastē, un pēkšņi ceļās vāks, un cilvēks ir gulējis tajā miskastē. Nu, un te ir Maskava. 80. gadā es biju sportam devis bildes, nu, kas tāls pusē norisinās kaut kādu sporta notikumu. Un tad viņi man tā teikt, iedeva ceļzīmu uz olimpiskām spēlēm. Un tad šitās ir olimpisko spēļu laikā tapus bildi šī attiecīgi. Venēcija. Jalta. Tas ir 82. gads Jaltā. Ļeņina piemineklis. Jā. Tas ir pa Volgu ceļojot, kad Volgas piepilsētiņā. Kad tur ir rakstīts, kad zvanīt, ja ir ugunsgrēks. Kostrom, ja nemaldos tā, jā. Jaltas tirgus. Moldāvijas galvaspilsētā Kišiņevā. Un tas ir slavenais Kaļiņingrads tilts, ko vāciešiem aizejot, tā teikt, Krievi nemācēja viņu darbināt, un tā viņš visu laiku tur, tā teikt, paceltā veidā stāvēja, un tad te blakus uztaisīts cits tilts, bet šis tagad viņš ir novākts. Tas ir 91. vai 2. gads. Tas ir būtībā pēdējais brīdis, ka vēl varēja tajā Kaļiņingradā iebraukt, attiecīgi. Tas ir fotografēts šitas. Un te puikas gāja pa to līdz pašai augšai, un tad lec iekšā tajā upē. Tā arī Kaļiņingrada. Un šis ir Betlēmē. Es fotografēju no Banksy tā grafiti mākslinieku viesnīcas, kur ir ļoti lepni uzbūvēta tāda lepna ekskluzīva viesnīca Betlēmē. Un skats uz sienu, kas līdzīgi kā tur bija kādreiz Berlīnas siena, tāda tagad ir palestīniešiem tās norobežotās vietas ar augstām sienām. Tie ir krāsbaloni. Jā, tie ir krāsbaloni, viņi pašlaik arī krāsoja šie te, jā, te attiecīgi tur trāpījās, ka viņi izdēļo to sienu. Un tā ir Vitebska, Baltkrievijā, pavisam nesen, pirms kādiem 7 gadiem tapus, ka vēl varēja braukāt uz priekšu. Mums bija krūmistiem izstāde Vitebskā. Un te ir Berlīnas netālu no Brandenburgas vārtiem. Un te ir Ina Strasdiņa Venēcijā. Parīzes metro. Arī Venēcija, Garibaldi piemineklis.
šitā ir ļoti sen tapus. Es mācījos šķiet no 7. uz 8. tajā vasarā. Man piešķīra ceļzīmu uz pionieru nometni no Ļonoka. Un te mēs braucām cauri Ukrainas pilsētai Bahmačai. Jā, tā ir Ukrainas pilsēta Bahmača, un tas ir manā pionieru vecumā tapus viena no vecākajām bildēm, ko es iekļāvu šajā te ārzem izstādē. Un tā ir Parīze. Un tā ir Baltkrievija. Arī Vitebska, Baltkrievijā. Un tā ir vienkārši tāda sērija, ko Ojārs redzēja Talsos, bija tā Sniegkrits Talsos. Un arī tie ir 80. gados ar tapuši kadri Sniegkrits Talsos. Arī jau daudzas mājas vairāk nav. Piemēram, šitas te šķūņveidīgais arhitektoniskais veidojums jau nav vairāk Talsos. Un blakus jau arī nav. Šī var sakot, viss tas, kas te redzams, tas jau nav vairāk, jau mainās. Tāpat šī ir Talsa autoosta, kas ir tāda miglā, viņi tur nav īsti saskatām. Un šitai labajā pusē ir jau lielās tirdzniecības mājas uzbūvēt. Nu, tunels ir joprojām Talsos. Nu, varbūt kādi jautājumi. Droši. Aivaram noteikti ir jautājumi. Nav. Otram Aivaram ir jautājumi. Trešajam Aivaram ir jautājumi. Ir vēl kāds Aivars šeit? Tikai 3 Aivars šodien? Man ir papildinājums. Jā, lūdzu. Es viņam jautāju, tad ir papildinājums. Pogons, tā jums parādien, tas bilds, kas viņam bija Francijā. Francijā bija briesmīgi patīkās. Viņš bija pašā briesmīgi patīkās. Arī presē bija aprakstīt. Tās burzītās bildes. Francijā vajag patīkās. Paldies tev, Juri. Un ne tikai francūžiem, arī francūži. Kā mums vēl ir ar laikiem? Laiks, cik mums ir? Stunda mums ir. No dāmām varbūt ir kāds jautājums? Nē. Māra? Nē, jā. Irēna? Viss vārdā nenosaukšu, visiem vārdus nezinu. Nu, interesanti, labi, vai tā, jūs tāds interesants manā skatījumā jau šobrīd, ja? Vietas esiet fotografējis kā tādas sabrukušas tiltus, tur tādas mājas un viss. Toreiz tas likās, tās visās malās tas ir un tik daudz, un patiesībā negribējās filmas uz to smērēt. Bet ļoti interesanti, ka jūs tomēr to esiet izdarījis, un šobrīd tas kaut ir rūgtumu, tu skaties uz to laiku un tādu, bet paldies jums par to, jā.
Nu jā, runājot, teiksim, par to bildēšanu, es atceros, ka tiešām, nu, piemēram, Tallas pilsēta, ja, es tagad nožēloju, ka es tik maz bildēju, es sāku redakcijā strādāt 75. gadā novembrī. Un man bija tāds iespējas, ka nekas nemainās, ja? Jo, ja tas veikals, tur bija kaut kāds gaļas veikals, tad viņš tur bija visu laiku. Jo, teiksim, tagad ir tā, tur šodien ir, tur kaut kā tirdzniecības vieta, rīt jau kaut kas cits mainās, un tāpat notiek ļoti salīdzinoši mājas atjauno, un nevar salīdzināt ielas, fasādes, trotuārs, ja? Un tajā laikā, nu, es atceros, bija tāda pēkšņi doma, kad jānokrāso kādas tās pašvaldības mājas, un tad viņas nokrāsoja rozā, un tad tur teica, ka Talsos sīvēja rozā mājas, tas bija kaut kāds tāds jaunums. Bet savādāk jau tie izdrupušie trotuāri, kā bija, tās fasādes kādas bija, un teiksim, no tā viedokļa, ka daudz mājas vairāk nav, tad ir žēl, ka viņas nav vienkārši nofotografētas. Jo es tagad Tallas vēstījis jau, nu, es esmu aizgājis pensijā, es nestrādāju, bet mēs kādus gadus 10 ar vienu, kurš raksta par Talsiem, un kuram ir viņš kā enciklopēdija, tāds Imants Tamsons. Un tad mēs sameklējām tās vecās bildes, kas ir tur tapuši carlaikā vai pirmskara periodā, un attiecīgi precīzi mēģinām uztaisīt, nu, es mēģinu atrast to vietu, kur fotogrāfs stāvēs, ar tādu pašu objektīvu, precīzi tajā ietvarā, un tad redz, kas ir mainījies, kas nav mainījies attiecīgi, un to es joprojām daru, apmēram reizi mēnesī, 2 reizes mēnesī mums Tallas vēstīs tiek publicēts šīs bildes, un jā, tas ir tas, kas man arī ļoti tā, nu, gandarīja tas darbs attiecīgi. Man ir jautājums. Tad, kad taisīt bildi tieši tajā pašā punktā, bet tā laikos tad bija uz plats taisīt. Jā. Tagad arī uz plats. Uz plats nē vairāk, jo plašs. Vēl patēlojam. Bet to, vai tā ir plata vai filma, būtībā jau tas nosaka fokus garums, ja? Un ņemot vērā, ka nu, fokus bija apmēram normālais objektīvs tam plašs aparātam, nu, tad arī tu vadies pēc tā, ka tas ar normālu objektīvu tajā leņķī ir fotografēts, ja? Un tad tur jau arī var trāpīties. Un ja ir kaut kāda viena māja vēl palikusi no tā apgabala, kur nu, tā jau pēc tās mājas izmēriem var datorā likt tās proporcijas pretim, un tad to savējais var attiecīgi. Un tad precīzi iznāk tas kadrs, ko ir bildējis tas fotogrāfs pirms daudziem gadiem. Tu man brīžam teici, nu, te šitais bija redakcijas uzdevumā fotografēt. Un tad ir tās filmiņas, filmē redakcija. Jā, tās filmiņas visas ir man Valdemārpilī. Viņas ir asortī konfešu kastēs salikts, un sākumā es liku pa tēmām, tas bija nepareizi. Tagad es salicu chronoloģiski visas attiecīgi. Un nu, tad ir kaut kāds pārskats, jā, tur attiecīgi var atrast, ko grib. Pēc chronoloģijas ir daudz vieglāk nekā pa tēmām. Ja tas tēmas pavairojas, tad tu īsti nezini, pie kādas tēmas tas meklējams. Jā, Indulim ir jautājums. Jā, Daini? Jā, es te gribu nobildēt auditoriju. Indul, droši. Man jautājums, vai okupācijas muzejs nav ar jums saistījies, vai jūs neesat kaut kā, jums tāds ļoti rats bildes? Es okupācijas muzejam, es barikāžu bildes devus. Ir barikāžu sērijas okupācijas muzejam, bet no šīm, nav. No tām Ilmāra, man pusbrāļa bildē, tam nav dots. Jā, tam ļoti liela tāda vēsturisku vērtība arī. Jo es pat nesen meklēju brošūrē bildes, tur izrakņā ir viss tos krājumus. Ļoti maz, kas ir. Es zināšu nosūdzēšu. Jā. Nu tad, Inta, varbūt tev kāds jautājums ir? Nē, man nav. Man ir kā visi, man liekas, ka tās bildes
to brāļu fotogrāfijas. Tā ir ārkārtīgi spēcīga, man liekas, tā ir baigā vērtīga. Un arī tās visas Sibīrijas bildes, ko es zināju, ka brauc, ja, bet bija ļoti labi to redzēt. Man liekas, ļoti spēcīgi. Un arī, kas man liekas, kad strādāju tajā redakcijā, man liekas, tā ārkārtīgi interesanti, tad tas dokumentālais ir tiem senajām padomu laikiem. Man liekas, ārkārtīgi interesanti to redzēt. Un, piemēram, es tā biju Kaunijā, un cik interesanti ir, es jau stāstīju, Antanas Supus. Viņam tagad, viņā līdz maijam, kādam 9. vai kādam, ir izstāti tieši par Padomju Savienības, par visiem tiem nomenklatūru. Tikai tādu. Un man liekas, ka tas ir, ne visiem tas ir dokumentēts, bet tagad es redzēju, ka arī tevi dokumentēs. Tas ir tas, ko, piemēram, tā kā es vienmēr saku, ka man puikam 35, es varu stāstīt, bet tu nekad nesaproti, kā tas ir vizuāli. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi tās spēcīgs arī, tāds, dokumentālais, kas palīdz, un kas es nezinu, vai cik daudziem fotogrāfiem tas tāds ir video, viņam ir, un es nezinu, Uldim Priedi droši vien ir, es nezinu, jo mēs jau faktiski nezinām, kas kuram ir atklīvos, vai ne? Es, piemēram, zinu, kas ir man, tas ir Mārija Bergmana, varbūt vēl kādā, bet faktiski mēs nezinām, kas man liekas ārkārtīgi interesanti. Man liekas, ka tev ir ļoti labi tāda, perfekta tāda redzes, arī tas no Krievijas bija ārkārtīgi. Es redzēju to izstādi, man liekas, ka ir ļoti labi. Bet tā kā par to Sibīriju, man liekas, ļoti spēcīgi, arī par tiem padomu laikiem, kur, jā, es vēl daudz strādāju. Tā kā man jautājumu nav faktiski, jā, bet es bez jautājumu. Nu, tad es saprotu, ka ir vēl 17 jautājumi Astrīdai. Nav. Andai, Dacei. Nav. Varbūt tās ir dēlam un mazmeitai kāds jautājums ir. Varbūt tās. Man radās viena piebilde bija tāda kolāža. Vienā vietā, kur no kāpes skrien lejā sievietes. Kur minēja, ka viņi aizgāja, neatceros vairs. Nē, sieviete bija saķēra uz galvu un džeki rāpās pa to. Viņa rāpās lejā. Jā, lejā. Un šī bilde bija liels darbs, atceros, ka tēciņa printēja, taisīja, kopēja, pa gabaliem līmēja kopā. Un toreiz, es neatceros, kas tā bija pa valsts Dānija vai Zviedrija, atnāca šis jautājums. Arī tur bija citi šie gleznotāji, pat cik jūs pārdevsiet bildi, 90. gadu sākums. Tā nauda, jebkura tā nauda ir diezgan liela, bet tēvs ļoti pārdzīvoja, ilgi vēl pārdzīvo, un arī šobrīd viņš parādīja šo bildi, jo atšķirībā no citām bildēm, kas bija viena bilde, kas tiek uzkopēta, man pārdod. Un šī bija milzīgs darbs, un tajā laikā, tas, ko tas nozīmē, ka mākslinieks iziet tajā rietumu pasaulē, un neienāk prātā, ka man šķiet toreiz nopirka gan visiem visu, jo tā nauda, ko nosauc no Latvijas puses, viņiem likās nekas. Un tad tā aizgāja arī par smieklu naudu toreiz. Tas arī tāds elements, kā māksliniekam bija jāiepazīstās ar šo rietumu vērtēšanas sistēmu. Tas tāds piepildījums. Nu jā. Labi, Daini, grib vēl kaut ko piebilst? Nē, es mēģināju Pat cik tu toreiz pārdevi to bildi? Es neatceros, bet jebkurā gadījumā es to nožēloju, kā Andris stāstīja, un man bija žēl, jo es, Ko jūs nopirkāt par to bildi? Tiešām tas 95. gads neatceros nekā vairāk. Tā kā, jā. Labi, liels paldies jums. Reku, vēl viens jautājums ir. Jā, vēl viens jautājums ir. Jā, lūdzu. Par tēmu, par foto. Šorīt rīt panorāmā okupācijas muzejā ir saņēmuši vienu vecu fotogrāfiju. Gunāri Janājuši vienu no pirmajām fotogrāfijām par izvešanu. Un it kā uz mirklīt panorāmā parādīja, es tur pamanīju kompozīciju un tēls aizījošs vilciens. Un maz meitenī, turplānā meitenī, tā kā aiz koka paslēpusies. Un it kā vienkārši fotogrāfiju, bet to ir uztaisīt, tu vēl zināji teikt, 14-gadīgs
jo nelaid klāt arī sarkanie neļāva fotografēt. Nu, jā. Bet attālu tādas smukas bāzi bildīt, un būtībā šīs dienās ir okupācijas dabūju mazu bildīt, bet Jā. informāciju par foto. Jā, paldies. Paldies vēlreiz Dainim. Redzējām šodien tādā īpašā dienā, skatoties, sākot jūsu visu to, ko jūs rādījāt, sākot ar ģimeni, ar Sibīriju, tās vecās, kā retušēt, tā nav pareizi. Ir retušēt, jā. Pareizi. Tikai tagad retušē datorā, un tas ir daudz vienkāršāk un ātrāk. Bet kādreiz ar rotiņu bija ļoti, ļoti lēni. Tas ar rotiņu jātrāp. Tas bija labi to redzēt, un redzu, ka ģimene atbalsta, un mazbērns, un dēls, viss ir atnākuši, un tas ir daudz. Mēs svētās ģimenes māju, ko mēs varam, saldumus. Paldies! Čievai. Paldies! Jā, Daini, varbūt vēl divus teikumus? Nē, paldies par atsaucību, par tādu interesi, ka tik daudz ir atnākuši. Un es jau tā mēģināju skriet ātri pār tam visam, jo es saprotu, ka ir zināms laiks un zināms daudzums bilžu, cik var cilvēki skatīties, un tad viņiem paliek garlaicīgi. Un tā es mēģināju pa katru cenu to nedarīt, lai cilvēkiem būtu garlaicīgi. Jā, tev ļoti labi sanāca. Paldies vēlreiz. Sveiciens Talsiem. Un tad nākamo mēnesi iespējams, ka mums būs Aigaris Jukna ar saviem mušu portretiem. Un aiznākamajā mēnesī, tas sanāk maijā, es ļoti ceru, ka būs Aivars Holms ar savu Vecrīgu. Restaurācijas ienākšana Vecrīgā, vai kā tas saucās. Un tā kā sekojiet informācijai, un paldies, ka atnācāt. Un visi, kas ir fotografi, lūdzu sapulcējieties šeit uz grupas bildi. Pārējie, kas ļoti grib nofotografēties kopā ar fotogrāfiem, tie arī, protams, laipni lūgti. Un tad fotografi vēl nepazūd. Tad, jā. Paldies, tiekamies atkal nākamo mēnesi. Nē, es viņus atstāšu. Es atstāšu. Man vienkārši ir